Super, lieliski. Man ir patiesi prieks, ka jūs šorīt pievienojaties mūsu NILN LV semināram. Un šodien mēs stāstīsim diezgan daudz noderīgas informācijas gan par anketām, gan par klientu izpēti, gan par sankcijām, gan par metodiskiem materiāliem, certifikācijām un apmācībām. Un to visu iespējams redzēt NILN LV platformā. Un, kas svarīgāk, NILN LV jaunajā platformā, kas ir iznākusi jau šī mēneša sākumā, un visiem esošiem lietotājiem ir pieejams jauninājums, par ko es šodien arī stāstīšu, rādīšu detalizēti un palīdzēšu jums tad ieskatīties, kas tad slēpjas aiz NILN LV portāla un ko jūs varat saņemt, strādājot ar mūsu sistēmu. Mani sauc Daniels Vladimirovs, un es esmu NILN LV produktu attīstības vadītājs, un ikdienas arī nodarbojos ar tehniskiem risinājumiem un digitālām tehnoloģijām. Mana pieredze ir saistīta tieši ar procesu sakārtošanu un visu to manuālo darbību padarīšanu efektīvāk, izmantojot tehnoloģijas un pieejamos resursus. Un tad NILN LV ir viens no risinājumiem, ko mēs bijām izveidojuši, lai palīdzētu gan NILN likuma subjektiem, gan visiem tiem, kas veic ikdienā iekšējas kontrolas sistēmas uzturēšanu, kas galvenais sankciju ikdienas kontroli, tad veikt šo visu procesu automatizēti un vienkārši izmantojot vienotu risinājumu. Un mūsu risinājums, ko mēs izstrādājumi ir paredzēts dažādiem lietotājiem, par to es arī pastāstīšu šīs prezentācijas laikā, bet pirms mēs detalizēti iesim pie satura, ļoti būtiski arī pieminēt par struktūru un kārtību. Ja jums prezentācijas laikā rodas kādi jautājumi, tad droši izmantojiet Zoom chatu, tad jūs varat rakstīt visus šos jautājumus, kas jums radās mūsu semināra chatā. Ja es redzēšu, ka varu uzreiz atbildēt uz jautājumiem, tad uzreiz sniegšu atbildes tiešsaistes laikā un arī tieši manas prezentācijas laikā. Mums arī beigās paredzēta atsevišķa jautājumu un atbilžu sesija. Tātad, ja kāds no jautājumiem netiks atbildēts uzreiz, tad varbūt jautājumu un atbilžu sesijā tiks detalizēti, tad apkopot un atbildēt, sniegti atbilde. Bet, ja gadījumā man nebūs iespējams uzreiz atbildēt, tad mēs noteikti jūs informēsim pēc semināra norises atsevišķi par šo jautājumu. Un tad jautājumu un atbilžu laikā jums būs iespēja arī pacelt roku, Zoom, tā teikt, tiešsaistes roku, digitālo, un tiks ieslēgts mikrofons, ja vēlaties uzdot jautājumu arī pasakot, nevis rakstot čatā. Tāpēc rakstiet jūsu jautājumus uzreiz vai gaidiet jautājumu un atbilžu sesiju prezentācijas beigās, tad arī varēsim izrunāt visus jūs interesējošos punktus. Jā, tātad paturpinot par prezentācijas stāstu, tad mūsu risinājums NILN LV īstenībā NLTPFN automatizēts rīks, kas ir paredzēts gan tiem, kas ikdienā uztur iekšējas kontrolas sistēmu, visiem likuma subjektiem, būtu tie grāmatveži, juristi, nekustami īpašuma aģenti vai kāds cits likuma minētais subjekts, gan arī visiem tiem, kas ikdienā vienkārši veic sankciju kontroli. Tie var būt loģistikas uzņēmumi, ražošanas uzņēmumi un ir kāds cits uzņēmums, kas ikdienā veic pārbaudu savu klientu, sadarbības partneru, saistīto personu pārbaudi sankciju sarakstos. Un mūsu risinājums īstenībā ir būvēts un jau kopš aprīļa veiksmīgi darbojās, lai konkrēti risinātu trīs svarīgākas problēmas. Pirmkārt, NILN LV, organizējot mūsdienīgu pieeju iekšējas kontrolas sistēmas organizācijā, ļauj ietaupīt laiku, mazināt izmaksas un novērst kļūdas. Respektīvi, izmantojot automatizēto pieeju, visi obligātie procesi ir veikti daudz ātrāk un mazinātas izmaksas, jo iespējams šo procesus aizvietot ar automatizētiem soļiem un kā rezultātā pielietojot jau pārbaudītu un aktuālu iekšējas kontrolas sistēmu, tiks novērstās kļūdas, mazāks risks saņemt sodu, mazāk risks pārkāpt kaut kādu noteikumu, līdz ar to
vienmēr pareiza un aktuāla sistēma nodrošina jums pareizību ikdienas klientu izpēti un sankciju kontroli. Un tas ir tie 3 pamata mērķi, kuram ir būvēti NILN.LV risinājuma moduļi, par kuriem es arī parādīšu un pastāstīšu tūlīt, lai konkrēti izpildītos visi šie 3 nosacījumi. Un NILN.LV sistēma kā tāda šobrīd ir viens komplekts, respektīvi iekšējā kontrolas sistēma vienā risinājumā, kas satur gan funkcionālo klāstu, gan arī iekšējas kontrolas sistēmas saturu. Un NILN.LV kā komplekts iekš viena risinājuma ir tāds vienīgs risinājums tirgū, kas piedāvā uzreiz visu vienā, tā teikt, profilā. Mums ir gan sankciju nepārtrauks monitorings nodrošināts, gan klientu interaktīvās anketas, un tas ir tas, kas nācis ar jauno versiju risku pilnībā automatizēts novērtējums, kas arī nācis ar jaunāko šī mēneša laidienu NILN.LV. Un tad arī ir saturs, iekšējais kontrolas sistēmas saturs, kas sevi iekļauj gan visus metodiskos materiālus un paraugus NILN prasību izpildu un arī sankciju prasību izpildā, un par to mēs arī aplūkosim un paskatīsimies, kādas tad sastāvdaļas tur tieši ietilpst. Un tad arī pieejamas subjekta apmācība un certifikācijas. Tas nozīmē, ka iekš NILN.LV jūs arī varat iepazīties ar dažādiem resursiem, materiāliem, lekcijām, prezentācijām un beigās arī ģenerēt certifikātu par šo video materiālu lekciju noklausīšanos, lai pēc tam apliecinātu arī savas zināšanas šajā jomā. Respektīvi vienots risinājums, kas ietver tos 5 pamata punktus, lai veiksmīgi strādāt ar klientu izpēti, sankciju kontroli un kā rezultātā izpildīt visas nepieciešamas prasības, pie tām vēl efektīvi mazinot savu laiku un izmaksas uz klientu izpēti un sankciju kontrolas pasākumiem. Nu, tad šis ir tas, kas ir iekļauts vienā risinājumā, un varbūt tie, kas jau šobrīd ir mūsu lietotāji un piedalās šodienas zvanā, tad būtu svarīgi tad saprast, kas tad mums ir nācis klāt no jaunās funkcionalitātes. Mēs bijām dikti ilgi runājuši par to, ka iznāks jauna versija, un jaunā versija nu jau ir klāt no šī gada sākuma un iekļauj vairumu uzlabojumu un papildinājumu. Vissvarīgākais, ko visi lietotāji ir sagaidījuši un saņēmuši, ir tādas konceptuālas izmaiņas NILN.LV interfeisā, respektīvi izskatā, kas nebūtu nav vienkārši krāsu nomaiņas un burtu fonta izmēra lieluma izmaiņas, bet vairāk visas funkcionālās izmaiņas, kas saistītas ar interfeisu un ļauj lietotājiem daudz ērtāk un vienkāršāk pārvaldīt saturu, kas ir iekļauts iekšējas kontrolas sistēmā. Tas ir konkrēti tabulu izkārtojums, sortēšana tabulās, klientu kartīšu kārtošana un visas citas tādas mazi uzlabojumi, kas ikdienā palīdz daudz ātrāk darboties ar datiem un sistēmas funkcijām. Turklāt mums ir bijuši veiksmīgi un būtiski uzlabojumi sankciju modulī, kas ļauj tagad veikt sankciju pārbaudes un redzēt visas tās sankciju pārbaudes, paveikt tās iekš sankciju pārbaudu žurnāla. Turklāt iespējams tagad arī izslēgt sankciju sakritības, ja gadījumā tiek kļūdaini vai kaut kādas sakritības, kas neatbilst īstajām personām, tad var izslēgt var pārvaldīt sankciju sakritību mehānismu. Un kas svarīgākais, jā, protams, uz visiem šiem punktiem arī iziesim cauri, ir klientu interaktīvā anketēšana. Un ar interaktīvu anketēšanu ir paredzēta anketa, ko var nosūtīt klientam kā saiti, un klients atverot šo saiti var aizpildīt datu laukus, kas parādīs gluži kā Google forma vai kāda veida cita interaktīvā forma, un iesniegt jums. Un visi šie dati uzreiz pieejami jūsu NILN.LV klienta profilā, un balstoties uz šiem datiem automatizēti ir veikts riska novērtējums. Visas tās anketas ir iespējams pārvaldīt un mainīt un uzstādīt atbilstoši jūsu nepieciešamajām prasībām, un to mēs arī parādīsim mūsu demonstrācijas laikā. Un, kas svarīgāk, ir pieejams arī sagatavas, gan latviešu un angļu valodā, ankešu sagatavas, kas jau iekļauj visus uzstādījumus, lai veiktu veiksmīgu klientu izpēti un automatizēto riska novērtējumu.
Proti arī ir visāds cits uzlabojumi, gan dokumentu glabātuves, gan jauni metodiskie materiāli papildināti un ir atbalsta centrs tagad pieejams visiem mūsu klientiem, kas savā ziņā nodrošina jau stabilu NILNLV darbību gan esošiem klientiem, gan arī tiem, kas plāno pievienoties sākot no šī mēneša. Nu, tad pienācis laiks jau uzreiz apskatīties, kas tad slēpjas aiz tās jaunās versijas NILNLV un kādas funkcionalitātes jau reāli, kāda funkcionalitāte jau ir pieejama visiem NILNLV lietotājiem. Es atveršu demonstrācijas skatā un redzēšu, ka mūsu sākumlapa ir pieejami arī visa detalizēta informācija par konkrētiem moduļiem, ko es biju stāstījis, gan sankciju nepārtrauks monitoringu, klienta interaktīvas anketas, risku automatizēts novērtējums, metodiskie materiāli un paraugi un subjekta apmācību certifikācijas. Par šo visu, ja jūs detalizēti gribēsiet vēl palasīt, uzzināt, vienmēr var atrast skaidrojušu informāciju mūsu sākumlapā, pat pirmajā lapā, un jūs varat arī detalizēti par katru uzzināt vairāk, redzot pat līdz ekrānu uzņēmumiem, kā tas izskatās no iekšpuses katrā no modeļiem. Bet mēs jau paskatīsimies tagad reāli, un es atgriezīšos uz sākumlapu un nospiedīšu pogu ienākt sistēmā. Un tas mani pārvietos uz lapu, kurā es varēšu veikt autorizāciju, un es esmu tagad autorizācijas lapā, kurā visi lietotāji, kas jau abonē NILNLV, var pieslēgties, un veikšu autorizāciju, izmantojot savu Google kontu, un tikšu uz demo profilu, kas man speciāli izveidots šim demonstrācijas pasākumam. Es redzu, ka manā lietotājā ir pieejams NILNLV demo konts, kas iekļauj jau visu to funkcionalitāti, ko ik viens lietotājs saņem, izmantojot NILNLV. Un es varu autorizēties konkrēti šajā profilā, un es nokļūstu konkrēta lapā ar manu klientu sarakstu. Šobrīd ir tukšs, bet es varu papildināt ar sevis nepieciešamo informāciju, lai uzsāktu klientu izpēti, pārbaudas, anketēšanu, automatizētu riska novērtēšanu un tā tālāk. Tiem lietotājiem, kas līdz šim jau ir izmantojuši NILNLV iepriekšējā versiju, apmēram jau ir skaidrs, jo konceptuāli un strukturāli nav mainījies nekas. Ir tāds pašas lapas, varbūt izvietojums izvēle ir citādi un daudz saprotamāk, skaidrāk tagad izvietota visa informācija šajā lapā. Tas, ar ko es gribētu iesākt, tad es gribu atgādināt, ka mums sistēma ir pieejams arī sadaļa profils, kurā ir klientu saraksts, iekš kura mēs veicam visu savu klientu ielādi, pārbaudas, interaktīvu anketēšanu, riska novērtēšanu, pārbaudas sankciju sarakstos. Tas ir tāds primārā darba sadaļa, ar kuru mēs arī šodien pastrādāsim. Tad man ir pieejama arī informācija ar konfigurācijām, tātad risku konfigurācijas, anketu konfigurācijas, kuras mēs arī apskatīsimies, un atsevišķi bloks ar metodiskiem materiāliem. Tātad, kur es varu redzēt dokumentu paraugus un subjektu apmācības. Un strādājot ar šo sadaļu, tad mēs varam veikt visas darbības. Varbūt tiešām ielogojoties klientu sarakstā, tad sāksim ar to, ka pamēģināsim pievienot jaunu klientu un paskatīties, kā tad notiek tas pirmais solis ceļā uz klienta izpēti. Un šajā nolūkā es varu gan izveidot klientu no nulles, respektīvi nospiežot pogu, izveidot klientu vai nu fizisku personu vai juridisku personu, konkrēti norādīt attiecīgus datus, vārds, uzvārds, personas kods, vai nu arī, lai nevajadzētu, ja man ir uzreiz gatavs liels klientu saraksts no manas grāmatvedības sistēmas vai jebkādas citas sistēmas, es varu veikt klienta saraksta importu, izmantot arī šeit blakus novietoto pogu un izmantot paraugu, kas ir pieejams šeit patās, lai aizpildītu un ielādētu datus. Es varu ielādēt šo paraugu iekšā. Un tas ir pilnīgi tas pats paraugs, kas līdz šim mums ir bijis izmantots arī iepriekšējā versijā, ko jūs varat arī sapildīt ar datiem no savas grāmatvedības uzskaites sistēmas, aizpildīt attiecīgas datu kolonnas ar datiem, un tad šeit patās jūs aizpildot šo informāciju, šeit jau pieejami 4 testa klienti, varat saglabāt failu un ielādēt, izmantojot ielādes opciju. Es nelabošu to piemēru datus, kas ir pieejami sarakstā, un es arī ielādēšu šeit patās to klientu sarakstu. Nospiedīšu ielādēt,
Un, lai būtu ātrāk, es arī updateošu lapu, es redzu, ka man ir ielādējies saraksts ar visiem 4 ierakstiem, kas ir bijuši norādīti manā ielādes failā. Respektīvi, mans klientu reģistrs, kas sastāvē no 4 klientiem, ir veiksmīgi ielādēts sistēmā. Un es varu redzēt, ka te ir gan juridisks personas, gan fizisks personas, un kas svarīgi, es uzreiz šeit redzu informāciju par sankcijām, sankciju sakritības. Tad ir atrastas kaut kāda uzņēmuma, manā gadījumā es redzu, ka ir atrastas kaut kādas sakritības, kurām man jāpievērš uzmanību. Ar ko tas ir saistīts? Es uzreiz aiziešu un paskatīšos, atvešu šo klienta profilu un aiziešu uz, mēs varam redzēt, ka šeit ielādējas informācija par klientu no mana faila. Es redzu visas darbības, ko es biju arī izdarījis kā klients, respektīvi ir importēts, kurā brīdī, kas to izdarīs, un es varu redzēt arī visu šo informāciju, ko konkrēti ir ielādējis klients un kādu izmaiņu ir veicis, tas viss arī pieregistrēts šeit. Bet aizejot uz pati interesantāko sadaļu ar pārbaudu sankciju sarakstos, es uzreiz redzu, ka man no uzņēmuma reģistra ir ielādēta informācija par pašu personu, kas ir saistīta, tas esmu es, un es redzu, ka šeit ir atrasta kaut kāda sankciju sakritība. Diemžēl mans vārds Daniels Vladimirovs iekrīt ar sakritību citām personām, Daniils Vladimirovičs un citas personas, kas ir līdzīgas, un meklējot mana sankciju sarakstos, ceļš OFAC sankciju sarakstos var atrast sakritības. Tā nolūkā, par ko arī vairāk lietotāji jautājuši, šobrīd mēs varam arī apskatīt konkrētu personu detalizētāk, un šajā gadījumā es nospiedīšu atstiņu, un es nokļūšu uz lapu ar informāciju par manas personas konkrēti atrastajām sakritībām. Mēs varam redzēt, ka šeit ir 2 sakritības, atrastās unikālās sakritības. Es varu attaisīt vaļā un redzēt pilnu to sakritības detalizāciju ar atstiņām, jā. Un ņemot vērā to, ka es neesmu sankcionēta persona, es to konkrēti zinu, es varu arī piemērot darbību sankciju ignorēšanai. Nospiežot blakus pogu, ignorēt, un līdz ar to visas tās sakritības turpmāk tiks ignorētas, bet katru reizi tik un tā pārbaudītas, un ja tiks atrasta atkal šī sakritība, tad tā tiks ignorēta. Kā es varu zināt, ka man pārbaudas notiek un notiek periodiski, es to varu redzēt arī pārbaudas žurnālā. Un uzreiz šeit, iekš manas personas, Daniels Vladimirovs, kas bija pārbaudīta, ir apakšsadaļa pārbaudas žurnāls, atverot kuru, es uzreiz redzu sarakstu, šobrīd ir 1 ieraksts, jo es tikko pievienoju šo klientu, bet katru dienu šeit ģenerējas vēl papildus ieraksts, jo reiz dienā tiek veikta atkārtota automātiska sankciju pārbaude un parādītas visas sakritības. Šajā gadījumā es varu arī attaisīt vēl detalizētāk šo skatu un redzēt, ka bija atrasta viena sakritība Eiropas Savienības sarakstā un viena sakritība OFAC sarakstā, turklāt es varu vēl detalizētāk paskatīties visu to informāciju par šīm atrastām sakritībām konkrētajā dienā, tad es redzu kalendāru dienas, varu izvēlēties katras dienas sakritības, un arī, ja nepieciešams, es varu arī pāriet uz dokumentu, ar kuru ir pieņems konkrēta sankcionētas personas atrašana. Es varu īstenībā aiziet atpakaļ un iztestēt personu, pievienojot saistīto personu manuāli, un es pievienošu personu pēc vārda uzvārda, kas būtu, piemēram, Ališer Usmanov. Saglabāšu šo personu, tā persona tiek pārbaudīta, es varu refrešot to personu, un es varu redzēt, ka uzreiz ir atrasta sankciju sakritības. Es varu atvert to personu, paskatīties, es redzu, ka ir 2 sakritības atrastas, viena sakritība es varu ignorēt vai atslēgt, bet šajā gadījumā tā persona ir tiešām sankcionēta persona, un es redzu informāciju šeit detalizēti, turklāt es arī varu atskatīties pārbaudas žurnālā un detalizēti apskatīties, kurā konkrēti sankciju sarakstā ar references numuru un kad ir iekļauts sankciju sarakstā tā persona. Visa šī informācija detalizēti tiek uzskaitīta par katru no sankciju personām. Līdz šim šī funkcionalitāte nebija pieejama tik plašā mērā, ka var skatīties arī pa dienām katru no pārbaudām. Šobrīd visi tie, kas veic sankciju monitoringu, tā ir izcila iespēja šo informāciju arī pārvaldīt vienu vietu. Bet tā persona ar mani nekādā veidā nav saistīta ar uzņēmumu sienu ar DXIT. Es padzēsīšu to personu no saraksta, un man paliek tā, ka abi no šiem
persona vairāk nav iekļauts un viena ir ignorēta, jo tā ir kļūdaina atrašana. Līdz ar to es varu atgriezties atpakaļ klientu sarakstu un varu redzēt, ka siena ar DXIT sankcijas sakritības, ja ir viena ignorēta, tas speciāli paliek, lai būtu lietas kursā, ka kaut kur šai personai iekšā viena no saistītajām personām ir ignorēta. Tas īstenībā ir nelielais ieskats sankciju monitoringā un modulī, kas šobrīd ir pieejams un ko jau vairāki lietotāji izmanto ikdienā, lai kontrolētu savas sankcijas. Un šis ir tāds automatizēts veids, kā tad pārvaldīt visas sakritības vienu vietu visam jūsu klienta reģistram. Kas ir svarīgi, automātiski katru dienu pārbaude notiek atkārtot visām saistītām personām klientu kartītē. Es redzu, ka ienāk jautājumi no Inas Skultes. Ja klients ir, piemēram, tikai PVN maksātais Latvijā, info par PLG līdz ar to jāievada manuāli, vai ir jāievada vairāk iespējami vārdu uzvārdu rakstības, ja pietiek ar vienu, līdzības tiek meklēts automātiski. Paldies! Šobrīd ir tā, ka pievienojot personas, un mums arī iepriekšējā versijā tā ir bijis, tiek iegūta automatizētā veidā, ja ir norādīts sākumā reģistrācijas numurs, tiek ielādētas visas saistītas personas no Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrā. Respektīvi, šajā gadījumā, ja ir ārvalstu uzņēmumi vai citi filiāles vai kādas citas veidošanas, kas nav tiešām pieejami uzreiz pat taisno no uzņēmuma reģistra, kā uzņēmuma sarakstā, tad informācija par saistītajām personām netiks ielādēta uzreiz. Jā, tad, respektīvi, šajā kartītē ielādēt sarakstu uzreiz netiks ielādēt informāciju par saistītajām personām, šajā gadījumā ir tikai viena, bet jūs varēsiet ielādēt manuāli. Tas, ko jūs darat, kad jūs pievienot personu, tad jūs rakstat šo personu ar transkripciju, kā tad jums klients to ir iesniedzis, vēlams vai no pasas kopijas formāta, kā ir ierakstīts pasē, vai no tā, kas ir pieejams publiskajos reģistros, un sistēma pati piemeklē visas sakritības, un līdz ar to mums arī ir nodrošināta tāda opcija, ka dažkārt tiek paķertas arī kaut kādas līdzīgas sakritības, ko vajadzētu ignorēt. Ja, tas jāatcerās, ja gadījumā šeit ir ārvalstu uzņēmums vai vēl filiāli, tad jūs varat norādīt visas personas arī manuāli, un viņas katru reizi automātiski pēc tam tiks pārbaudītas sankcijas sarakstu no dienas uz dienu. Vai fiskai sankcionētie personi ir redzams personas kods? Šie dati tiek ielādēti no uzņēmuma reģistra, nevienmēr tur ir, šeit sistēmā ir tie dati ielādēti bez konkrēti personas kodu otrās daļas. Ja jūs veicat klientu anketēšanu, tad jūs šo arī informāciju varēsiet iegūt caur klientu anketām. Es to parādīšu arī vēl. Atgriežoties pie stāstam, tas bija neliels ieskats sankciju pārvaldības modelī, un tas, kas jāatcerās, ka viena klienta kartītē jūs varat arī pārvaldīt visu klientu informāciju, un, kas svarīgi, iespējams ievietot arī papildus datu laukus, ja šeit kaut kas iztrūkst, un jūsu grāmatvedības sistēmā vai vēl kaut kāda uzskaitē jūs vēlaties vēl pievienot papildus informāciju, vienmēr varat pievienot papildus laukus, piemēram, informāciju par klienta veids vai klienta grupa, norādīt, ka tas ir teksta lauks, un visiem klientiem izveidosies lauks klienta grupa, kuru jūs varat pārvaldīt papildus informāciju, uzglabāt un tādā veidā pievienot papildus informāciju par jūsu klientu. Gadījumā, ja jums ir nepieciešams pievienot failus, tad ir klienta kartītē, respektīvi manā siena ar DXIT, mana pētamā klienta kartīte ir pieejams arī dokumentu reģistrs, iekš kura es varu ielādēt failus un pārvaldīt šo informāciju. Tad, respektīvi, mans faila piemērs, un es varu ielādēt, norādīt arī aprakstu, izvēlēties no saraksta kādu failu, es izvēlēšos to pašu klienta importa sagatavē, varu norādīt derīgs līdz, tā ir speciāla norāde, piemēram, ja gadījumā jūs uzskaitāt kaut kāds arī personas apliecinošos dokumentus, līdz kuram viņi tur uzskaitīti, lai jums pēc tam sistēma būtu redzams, ka jums šīs dokuments vairāk nav derīgs. Un es varu saglabāt, un šeit patās parādās informācija, jūs vienmēr varat pamainīt arī nosaukumus un ielādēt šo dokumentu atpakaļ sev datorā. Visa tā informācija tiek šifrēta klienta profilā un pieejama tikai un vienīgi jums kā profila lietotājiem.
Īstenībā tas ir tāds neliels ieskats pamata funkcionalitātēm, un tagad, pirms mēs ķeramies klāt pie stāsta par to, kas ir nācis pavisam jauns ar klienta interaktīvo anketēšanu un riska novērtēšanu, es gribētu uzaicināt mūsu seminārā arī konsultantu Nilnu jautājumos Tomasu Hadaseviču, kas arī izstāstīs dažus būtiskus jautājumus par metodiskajiem materiāliem, kas ir pieejami platformā, gan arī par interaktīvām anketām. Tad mēs ar jums paturpināsim tālāk skatīties, kā tad iziet cauri procesu ar klientu anketas izveidi un automatizēto risku novērtēšanu iekš Niln LV sistēmas. Tā, tūlītās es arī ļaušu Tomasam sevi runāt. Tā, Tomas, varētu atslēgt mikrofonu. Jā, sveiks, Daniels, sveicināt, labdien, visi klātesošie semināru dalībnieki. Paldies par iespēju izteikties. Jā, man jau likās, ka tehniskie jautājumi man neļaus šodien parunāt. Paldies par izsmeļošu stāstījumu. Jā, mani sauc Tomas. Es pastāstīšu tātad 2 blokos šodien. Pirmais par iekšējas kontrolas sistēmas dokumentālo daļu, no kā viņa sastāv un kā arī viņa īstenojas Niln sistēmā. Un otrā daļā pastāstīšu par interaktīvām anketām nedaudz no teorētiskā viedokļa, proti, kas vispār ir anketas visā iekšējās kontrolas sistēmas kontekstā, priekš kam tās anketas ir vajadzīgas, ko mēs ar viņām daram un kā mēs tieši to daram. Tātad varbūt centīšos arī būt īs un lakonisks, lai Daniels varētu parādīt arī, kā tas tehniski ir īstenots Niln sistēmā. Pastāstīšu tādas, kā jau minēju, teorētiskās daļas, tātad mana daļa varbūt būs garlaicīgāka, tāpēc centīšos arī pavisam īsi, bet bez viņas iztikt nevar. Tātad, runājot par IKS saturu, man patīk iedalīt visus IKS dokumentus vairākos līmeņos, slāņos, stāvos vai tam līdzīgi. Tātad tas ir svarīgi, lai saprastu katra dokumenta nozīmi, katra dokumenta mērķi un jēgu. Tātad konkrēti Niln piedāvātajām sistēmām mēs jau skaidri redzēsim, ka iedalās tādi 2 ļoti skaidri līmeņi. Viens ir metodikas līmenis, un tā kā man bija un joprojām ir tas gods piedalīties šo dokumentu izstrādē, to saturu veidošanā, tad es varu arī pastāstīt par to, kāda ir doma, kāpēc ir izveidots tieši tā un ne citādāk. Tātad viens līmenis ir metodikas līmenis, kurā mēs centāmies maksimāli īsi, skaidri un visaptveroši ietvert visu nepieciešamo informāciju, kas izriet no likuma, starptautisko organizāciju norādēm un labākās prakses. Tāpatās arī metodika tika veidot tādā veidā, lai būtu pietiekami ar vienu metodisko dokumentu, nevis būtu vairākas politikas vai procedūras par visādiem jautājumiem. Līdz ar to metodika aptver visus jautājumus, kas ir jāiekļauj IKS saskaņā ar likumu pati par sevi kā viens dokuments. Bet ir arī nākamais līmenis, kas tad aptver dokumentus, ko mēs izmantojam kā rīkus, kā instrumentus. Un tie dokumenti ir vai nu tādi, ko mēs izmantojam īsti nemainot. Piemēram, tie ir iesniegumi paraugi par informācijas pieprasīšanu, tie ir zināmi rīkojumi noteiktajos gadījumos, kad to prasa likums vai tas ir nepieciešams. Savā ziņā tas ir arī anketas, bet anketām ir sava specifika. Pie anketām atgriezīsimies nedaudz vēlāk un varbūt runājot konkrēti par IKS kā tādu, IKS dokumentālo sadaļu, es varētu palūgt Danielu, lai viņš mums parādītu, kā tas izskatās Niln sistēmā, jo ir speciāla sadaļa dokumentu paraugi, kur Daniels arī atvers. Es palūkšu tikai NILTPFN, varbūt to sadaļu, jo sankcijas arī izveidotas līdzīgā formā. Līdz ar to tur pēc analoģijas var iziet tikai cauri
Nilnam. Tur ir arī citas sadaļas, ko mēs neapskatīsim konkrēts kontekstā ar IKS naudas atmazgāšanas jautājumus, bet varbūt lietotājiem ir jāpatur prātā, ka tur ir noderīgi materiāli arī par saistītiem jautājumiem, kas tieši varbūt neskar šo novēršanas likumu. Tad jūs šeit varat jau skaidri redzēt, ka ir tātad metodikas paraugi, un nākamā sadaļa ir, nedaudz uz augšu, un šeit ir arī sankcijas. Jā, bet runājot par metodiskiem materiāliem, metodiku pielikumu paraugi, atsaucas uz normatīviem aktiem, šeit vienmēr jūs varēsiet ātri vienu vietu atrast tos avotus, no kurienes ir ņemta informācija, no kurienes ir pārņemtas prasības un kas ir ievērots attiecīgajās metodikas, lai jums nebūtu jāmeklē attiecīgi likuma LV vai arī citos avotos. Bet paskarolot, ja nedaudz uz augšu, tad mēs redzam divas galvenās sadaļas, paldies, metodiku paraugi un metodiku pielikumu paraugi. Tātad šie ir tie divi līmeņi, par kuriem nu pat jau pastāstīju. Redziet, metodikas ir vairākas, jāņem, protams, aktuālākā, es pareizi saprotu, es pareizi saprotu, tad pēc katras jaunas versijas iznākšanas iepriekšējā versija nekur nepazūd, viņa jums paliek pieejama, viņa ir nepieciešama tam dēļ, lai varētu redzēt, kādas ir bijušas izmaiņas, un attiecīgi, lai varētu attiecīgajā brīdī, kad tas ir nepieciešams, pieņemt jaunu. Es gribētu norādīt, ka tie atjauninājumi iznāk regulāri, tie var būt saistīti kā ar likumu grozījumiem, tā ar būtiskiem faktiskās situācijas izmaiņām, tā arī ar atsevišķu bloku vai funkcionāla pievienošanu, piemēram, kāds jautājums, kurš ir ticis skatīts tā salīdzinoši šaurāk, tiek izvērsts un precizēts. Un pats pēdējais par IKS jautājumiem, varbūt kāpēc tieši tas tiek saukts par paraugiem, nevis par gatavu metodiku visiem subjektiem un visiem dzīves gadījumiem. Jūs redzēsiet, piemēram, pie metodiku pielikumiem, pašā apakšā ir pievienots tāds dokuments kā subjekta paša riska novērtējums. Tāda riska novērtējums ir paredzēts novēršanas likumā, un ko tas faktiski nozīmē? Tas nozīmē, ka katrs subjekts, kurš ir kuram ir pienākums saskaņā ar novēršanas likumu, viņam ir pienākums izvērtēt visu pirms sevi un savu darbību, un no tā identificēt, kādiem riskiem viņš īpaši ir pakļauts. Tādējādi mēs saprotam, ka metodikas un pašu riska novērtējums nevar būt absolūti universāli. Tomēr tas lielā mērā ir atkarīgs no katra subjekta, tāpēc izmantojot, lūdzu, ieskatāmies, izlasam, saprotam, vai mēs praksē varam to pielietot konkrētajā uzņēmumā. Ja nevaram, tad attiecīgi pielabojam skaitus, pielabojam procedūras, pielabojam laikus un tā tālāk. Un, protams, pienācīgi izvērtējam katrs savu subjektu. Un tad es saprotu, ka es nedaudz aizrunājos par iekšējās kontrolas sistēmas jautājumiem, tāpēc jāteic par anketām tātad kāda loma ir anketēšanai iekšējās kontrolas sistēmas ietvaros. Iekšējās kontrolas sistēma sastāv no dokumentālās daļas un no tās daļas, kas sastāv no darbībām, ko mēs faktiski veicam, lai izpildītu likuma pienākumus. Un anketēšana, es teiktu, ka drīzāk pieder tai otrai daļai, ar kuru mēs izpildām savus pienākumus. Anketēšana pamatā ir saistīta ar, ja mēs ieskatīsimies attiecīgajā regulējumā, tad ar novēršanas likuma 3. nodaļu, kas nosaka pienākumu identificēt un izpētīt klientu. Arī, ja mēs dziļāk skatīsimies šajā regulējumā, tad mēs sapratīsim, ka faktiski klienta identificēšana ietilpst izpētē kā viena no daļām, un līdz ar to tiek arī veikta paralēli. Tādēļ arī bieži vien tajās anketās reizē tiek iekļauti jautājumi, kas palīdz klientu identificēt un klientu izpētīt. Tātad anketu saturs arī nav universāls, tomēr NIL sistēmā ir pieejamas anketu sagataves pēc tāda principa, ka viņas ir sadalītas
ka viņas ir sadalītas pirmkārt pēc personu tipa, fiziskām vai juridiskām personām, jo skaidrs, ka tie riski un to risku iespējamās izpausmes ir krietni atšķirīgas juridiskām un fiziskām personām, līdz ar to tās anketas ir sadalītas atsevišķi. Tāpat arī tā daļa, kas attiec uz klienta identificēšanu un sakotnējo izpēti, ir ietverta vienā sakotnējās izpētes anketā. Savukārt tie jautājumi, kas attiec uz klienta padziļināto izpēti, ir izcelti atsevišķi padziļinātās izpētes anketā. Tāpat ir izveidots arī anketas paraugs darījumu izpētei, tomēr tas ir tāds subsidiārs, varbūt mazāk klasisks. Tātad konkrēti NILN risinājumā ietvertās sagatavas anketas ir paredzētas atbilstoši tām metodikām, kas ir pieejamas dokumentu paraugos un attiecīgi mūsu redzējumam. Un, protams, tas ir padarīts maksimāli universāls, proti domāts tādā veidā, ka mēs nezinām, kurš konkrēti uzņēmums to izmantos, un mēs mēģinām izdarīt tā, lai tas maksimāli aptvertu iespējami daudz risku, iespējami daudzās darbības jomās. Protams, jums, un tas arī ir labums no interaktīvajām anketām tādā ziņā, ka jūs, protams, savā galā labāk saprotat savu darba specifiku. Jūs pārņemat metodiku, pielāgojat to sev, jūs veicat paša riska novērtējumu, jūs zinat, kādiem riskiem jūs esat īpaši pakļauti, un tāpatās jūs arī zinat, kādi jums ir resursi tās anketēšanas veikšanai. Līdz ar to interaktīvās anketas mums sniedz lielisku iespēju, ja jums mūsu anketas nepatīk, ja viņas ir nepietiekami padziļinātas vai ja viņas neaptver jūsu specifiskus jautājumus, tad viņas ir iespējams papildināt, viņas ir iespējams arī pārtaisīt no jauna, jo interaktīvo anketu veidošanas rīks tādu iespēju pārēdz. Tātad, jā, kā jau minēju, tad pastāv šis noklusējuma anketas, par to arī tūlīt Danīls pastāstīs, kā anketas ir veidojams, ka viņas sastāv no risku konfigurācijas un pašas anketas konfigurācijas. Un droši vien, ka tā arī ir tā svarīgākā informācija, kas attiecas uz anketēšanas jautājumiem, novēršanas likumu izpilde, un tūlīt es došu vārdu Danīlam, tikai varbūt maza piezīme vēl pirms mēs atbildam uz jebkādiem jautājumiem vai virzamies tālāk attiecībā uz iepriekšējo moduli par sankcijām. Es gribētu norādīt, ka ir bijis gadījums, ko es redzēju uz savu ekrāna, kad attiecīgā persona ir parādījusies sankcijās 2 reizes, un tad vienu reizi viņa ir parādījās OFAC, jeb ASV sankciju sarakstā, otro reizi Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Jāatzīmē, ka tomēr šiem 2 notikumiem personas iekļaušanai dažādos sankciju sarakstos ir atšķirīga juridiskā nozīme. Attiecīgi arī atbildības pakāpe un potenciālās negatīvās sekas ir atšķirīgas. Līdz ar to lūdzu ļoti ņemt vērā to, ka no tehniskā viedokļa vienā vietā var atķiksēt, ka tas tiek ignorēts un otrā vietā paliek. Tikai paturam prātā, ka ja persona ir sankcionēta 2 reizes, tad tas ir vēl sliktāk. Lai gan vienas reizes pilnīgi pietiekami, lai personu būtu aizliegts sadarboties. Jā, paldies. Es atvainojos, ka ievilku laiku, un tad dodu vārdu Danīlam, lai turpinātu par anketu konfigurācijām. Jā, paldies, Tomas, par stāstu. Un tad es turpināšu, un es redzu, ka jau čatā parādās daži jautājumi sakarā ar to, kā tad izskatās metodiskie materiāli, kā izskatās anketas. Tūlītās mēs arī to redzēsim. Es arī apstiprināšu to, ka par metodikas saturu, jā, par visiem tiem materiāliem, kas šeit patās ir pieejami, jūs varat arī noskaidrot, nosūtot pieprasījumu uz info@bk.lv. Mēs nevaram iziet cauri. Šeit ir ļoti daudz, kā jūs redzat, dokumentus, gan NILTPFN metodiskie materiāli kopā ar visiem pielikumiem, gan sankciju riska pārvaldīšanas metodiskie materiāli, gan fizisko personu datu aizsardzības metodika, gan informācijas sistēma drošības metodika, gan arī citi noderīgi dokumenti. Tie ir ļoti daudz jau gatavu paraugu, kas ir apstiprināti, kas līdz šim jau bijuši izmantoti ārpakalpojumu grāmatvedības licencēšanai. Jā, tas arī dokumenti ir pārbaudīti un piemērojami šim nolūkam. Un
Visi tie lietotāji var ielādēt tos dokumentus un tad redzēt informāciju. Es varu kā piemēru atvert vienu no pirmajiem un tad parādīt konkrēti saturu izklāstu, bet jūs varat detalizēti par visu pārējo metodiku saturu arī redzēt informāciju arī tālāk. Šeit ir minimāla informācija, par ko mēs minimāli nepieciešama informācija, ko arī pieprasa valsts ieņēmuma dienas, un kā mēs arī iepriekšējos semināros minējam, ka valsts ieņēmuma dienas pēdējā laikā pieprasa tā, lai nebūtu iekļauts nekas liekas, bet būtu iekļauts visi svarīgie punkti. Ja, nav noteikti svarīgi kopēt visu informāciju no normatīvajiem aktiem un iekļaut iekšā galvenais, lai būtu skaidra, saprotama metodika ar rīcības plānu, ar konkrētiem atbildības ierobežiem un noteiktiem punktiem, kas ir jāiekļaut. Šis ir tieši tas zelta variants un zelta apjoms, kas iekļauts, lai būtu pilnīgi droši un pilnīgi pareizi un pilnīgi saprotami veidot saturs. Atgriežoties pie mūsu anketas jautājumiem, tad ļoti svarīgi arī vēlreiz atgādināt to, ka tad sistēmā ir pieejams iespēja veidot pašam savas interaktīvas anketas, balstoties uz savas iepriekšējas iekšējās kontrolas sistēmas datiem, vai nu arī izmantot jau gatavas veidnes, jeb sagataves, un īstenībā šajā ieskatā ir pieejamas jau vairākas sagatavas, mēs varam redzēt kopā ar konfigurācijām, ar risku konfigurācijām, gan fiziskas personas sākotnējas un padziļināts izpētes anketas, tas ir divas dažādas anketas, gan juridiskas personas sākotnējas un padziļināts izpētes anketas, gan arī darījuma izpētes anketa. Un nāk klāt visām tām anketēm arī versijas latviešu un angļu valodā, jā, ko es klientam arī nosūtu, lai noskaidrotu informāciju. Tādā veidā arī jau plašāk padarot iespēju izmantot NIL-LV. Un atverot konkrēti NIL-LV skatu, lai redzētu, kā tas īstenībā notiek, tad es varu atvert un attaisīt anketu konfigurācijas sadaļu. Un šeit tāpatās es kā lietotājs savā profilā redzu, ka man pagaidām nav nevienas konfigurācijas, un, lai sāktu pētīt klienta, man ir jāuztaisa anketa veidne, ko es gribēšu pēc tam sūtīt saviem klientiem. Un tā nolūka ir tieši paredzēta šī konfigurācijas, anketu konfigurācijas sadaļa. Un, lai atvieglotu to procesu, kā es jau teicu, mēs jau esam ievietojuši sagataves, pieejamas veidnes, lai pielietotu uzreiz un sāktu izmantot NIL-LV platformu klientu izpētēji atbilstoši visām jau prasībām un NIL-TVN normām. Un šeit mēs varam redzēt, ka izveidot anketas konfigurāciju, mēs varam izveidot pavisam savu, norādot nosaukumu un saistīt ar risku konfigurāciju, bet ja es veidoju pats, tad man vēl sākuma jāuztaisa risku konfigurācija, un risku konfigurācija ir tas, kur es pasaku, kā man atbildes kādu risku veido. Bet, ja es kopēju no sagatavēm, kas ir šeit ir otrais variants pieejams, tad man izvēlnē parādās vairāku ankešu sagatavas opcijas. Mēs varam redzēt, ka šeit ir pieejamas visas tās versijas angļu valodā. Tad ir pieejamas divas anketas, kas bija migrētas no iepriekšējas versijas. Tas ir vēsturiski palikušas tiem klientiem un sasaistīts ar to klientu izpēti, kuri ir migrējuši no iepriekšējas versijas. Un tad ir arī latviešu valodas anketas versijas. Un es kā piemēru izveidošu fizikas personas sākotnēju izpētes anketu, konfigurāciju, saglabāšu no sagataves un pārkopēšu sev savā profilā. Un es redzu, ka man ir izveidota jau anketas veidne, un to anketu es tālāk varēšu pielietot klientu anketā, klientu anketēšanas procesā. Ko tad es varu vēl darīt? Es, protams, varu izmantot uzreiz pēc noklusē, bet varu arī paskatīties iekšā un pamainīt visus tos jautājumus, visu to secību, atbilžu variantus un riska piemērošanas nosacījumus. Lai to izdarītu, es varu atvert šo anketu konfigurāciju ar zaļo podziņu šeit patās to darbību. Un šeit patās es redzu pamat informāciju, kā man saucās, ar kuru risku konfigurāciju tā anketa ir saistīta, un man uzreiz kopā ar anketu, ja es aiziešu uz risku konfigurācijas sadaļu, ir pārkopējusies informācija ar fizikas personas sākotnējas izpētes konfigurāciju. Tā ir tā informācija, tā ir tā konfigurācija riskiem, kas pasaka to, kā tad beigās tiks novērtēti klienta ievadītā informācija.
pie tās mēs vēl atgriezīsimies tūlīt, bet paskatoties tagad anketas saturu, tad mēs varam redzēt, ka mēs varam pārvaldīt statusu, un šeit ir pieejama īstenībā konstruktors, ja pēc noklusējuma jūs esat paņēmuši, mēs esam paņēmuši jau gatavu veidni, kurā iekupēs visa informācija, un mēs varam redzēt tas konstruktors arī pa sadaļām, piemēram, klienta sadaļa, mēs prasam vārdu, personas, pilsonību, un tie ir tie datu lauki, ko mēs mūsu klientam, jeb sadarbības partnerim prasīsim aizpildīt. Un tā mēs varam definēt, katru lauku var arī parādīt, vai tas ir teksta lauks, vai ir obligāta atbilde, vai aizpilda tikai subjekts, jo ir tie lauki, ko mēs aizpildam mūsu iekšējā izpēte, kad mums dati nāk no klienta. Un tādā veidā var veidot jaunus jautājumus klienta, visāds sagrupētas, tas anketas saturs ir pilnīgi pieejams. Šajā gadījumā skatāmies fiziskas personas sākotnējas izpētes anketas konfigurāciju. Un mēs varam pievienot jaunu jautājumu sekciju, pateikt, vai tā ir tā duplicējuma sekcija, kad klients aizpildot varēs vairākas reizes aizpildīt šo sekciju, piemēram, ir juridiskām personām pārstāvji, tad mēs varam uzveidot sekciju un arī jau sagatavēt tās ir izveidots. Piemēram, juridiskas personas pārstāvji, vārds uzvārds, un lai klients ievadītu visus savus juridiskos pārstāvjus, viņš varēs spiest podziņu pievienot vēl, un tad tā sekcija dublēsies. Ja? Tas viss ir pārvaldāms, gudrs konstruktors, ko es varat izmantot. Pievienot vai nu jaunu sekciju, vai kad sekcija ir pievienota, piemēram, mums ir sekcija papildu jautājumi, mēs varam pievienot iekšsekcijas kādu papildus jautājumu, virsrakstu, aprakstu, iezīmēt, vai tā atbilde ir obligāta, teksta lauks, un tad norādīt riska faktoru no risku konfigurācijas, kas nozīmēs to, kā mēs vērtēsim klienta atbildi uz šo jautājumu. Tad riska faktors ir tas, kas ielasās no mūsu risku konfigurācijas. Mums ir arī izveidota savā konfigurācija ar procesiem, ar summām. Un tad atkarībā no norādīta faktora, tad mums automātiski skaitīsies risks. Šī ir anketu jautājumu konfigurācija, jā, tad mēs varam uzdot visus mūsu jautājumus to, kā beigās to redzēs klients, un katram jautājumam, kuram mēs nosakam risku, ir iespējams noteikt, kāds ir riska faktors tam piemīt. Īstenībā šis ir diezgan advancēts mehānisms, kurus var pielāgot pilnībā jūsu vajadzībām, kā jūs gribat un jūsu iekšējās kontrolas sistēmas prasībām. Jūs varat izmantot noklusējumu vai uztaisīt savu. Un, lai noteiktu savu riska skaitīšanas procesu, kas piesaistīts šai anketai, jūs varat aiziet uz risku konfigurāciju tagad. Un mēs varam redzēt, ka kopā ar manu anketas konfigurāciju automātiski pārkopēsies fiziskas sākotnējas izpētes konfigurācijas, un arī ir papildus risku konfigurācija, kur ir 3 papildus konfigurācijas, jurisdikcijas, saimniecisko darbības nozaru konfigurācijas un aizdomīgu darījumu pazīmes. Te ir papildus konfigurācijas, kas arī ir pieejamas. Bet atverot šo fizisko personu sākotnē izpētes konfigurāciju, tas ir tieši riskiem, mēs varēsim redzēt konstruktoru, kas pasaka to, kā tad mēs skaitīsim un piemērosim klientam risku. Pēc noklusējuma viss jau ir gatavs. Jūs varat, protams, jebkādu vērtību mainīt vai jebkādu procesu pielāgot savām vajadzībām. Šeit jau viss ir novalidēts un pārbaudīts, lai varētu sākt izdarīt. Un tad šeit kā konstruktori jūs paši arī pasakat konkrēti riska faktorus un atbilžu variantus, un katrai atbildēji jūs varat piemērot riska opcijas vērtību, kas beigās klientam aizpildot anketu summēsies kopā, un tā summa tiks vērtēta atbilstoši šim riska līmeņam. Zemes riska līmenis, un tos līmeņus jūs arī varat paši pārvaldīt, pievienot, mainīt, dzēst, rediģēt, kā vien jūs vēlaties. Pēc noklusējuma viss jau nāk klāt, lai šo milzīgu darbu nevajadzētu uzreiz ieguldīt, bet ja jums ir kaut kāds specificētas un savas pārbaudas anketas, jūs to varat digitalizēt un pārnest no papīra formāta šeit mierīgi. Ja? Te praktiski kādu anketu iespējams ievilkt iekšā, izveidot nosacījumu, kā tiek skaitīts risks atbilstoši jūsu prasībām, un tad ir gatavs. Šeit arī pēc līdzīga principa jūs varat norādīt opcijas, katru vērtību, piemēram, šeit ir patās mūsu pakalpojumu atbilstību deklarētai darbībai, ir 3 opcijas, atbilst un nerada aizdomas, daļai atbilst un rada aizdomas, jā, un tad ir vērtības ir jau gatavas. Tāpatās var sagatavot šeit visādas opcijas. Turklāt ir arī
gudrāks paveids, lai nevajadzētu kopēt visu laiku vienas tās pašas riska vērtības, tad mums ir speciāli paredzēts no konfigurācijas, tad var izveidot jaunu, kur izveidot savu opcijas, bet var arī no konfigurācijas un paņemt to papildus konfigurācijas, piemēram, jurisdikcijas sarakstu, kur mums ielasīsies uzreiz riski, lai sagatavotu kaut kādus lielākus sarakstus. To es varu aiziet uz papildus riska konfigurācijām, uz jurisdikciju, piemēram, papildus konfigurāciju, un es varu redzēt, ka šeit patās arī norādīts tas riska līmenis un visas tās valstis, kurām jau piešķirts riska līmenis, un klients aizpildot un izvēloties konkrētu valsts, viņam automātiski piemērosies tas risks, kas konkrēti šajā atbildē, kas ir norādīts šeit. Ja? Tas patās arī sagatavots ne tikai valstīm, bet arī saimniecisko darbības konfigurācija. Mēs varam redzēt, ka šeit ir nāca klasifikācija arī tiek uzreiz piemērota ar riskiem un pēc līdzīga principa arī aizdomīgu darījuma pazīmes. Ir gatavs saraksts, darījuma izpētes anketā, arī ir iespējams to paveikt. Šīs ir konstruktors, kas jau, kā es vēlreiz atgādināšu, jūs varat izmantot gatavas veidnes, sagatavas, kas jau NILNLV izveidotas un pārbaudītas, vai nu arī pilnībā uzbūvēt no jauna, vai izmantot mūsu sagatavas, pārveidot, mainīt, grozīt, dzēst, kā vien jūs vēlaties. Tad, kad šis process anketu konfigurācijā un risku konfigurācijā ir sagatavots un pabeigts, tad mēs varam sākt savu klientu izpēti. Mūsu gadījumā šobrīd ir izveidota konkrēta sākotnēja izpētes anketa mūsu fiziskajām personām. Lai mums būtu pilns cikls, mēs varam arī paņemt jau gatavas anketas visas pārējas fiziskajām personām. Ja, tad mēs pagaidām varbūt ignorēsim juridiskas personas, bet tam arī ir gatavas visas anketas, bet es paņemšu arī fiziskas personas padziļināts izpētes anketu un nokopēšu automātiski savā profilā un darījumu izpētes anketu. Man izveidos konfigurāciju, un es paņemšu arī vēl vienu darījumu izpētes anketu, lai veiktu kādas, piemēra, fiziskas personas izpēti. Es uzreiz redzu jautājumu no Ingūnas par to, ja klients nevēlas aizpildīt anketu, vai paši varam to aizpildīt. Es arī parādīšu, jā, mēs varēsim arī paši aizpildīt un redzēt šo informāciju, vai arī pielikt failu, vai aizpildīt datu laukus. Tas viss ir pieejams jaunajā versijā. Jā, var aizpildīt klienta vietā. Es aizēju uz klientu sarakstu, man ir sagatavots anketēšanas process, paņemts vienkārši noklusējuma veidnes fiziskajām personām, un es varu redzēt, ka man šeit patās ir viena fiziska persona, Daniels Vladimirovs, kuru es importēju mūsu semināra sākumā, un es atveršu šo personu un aiziešu uz sadaļu, kas saucās klientu izpētes anketas. Un šeit patās ir tā vieta, kuras veidoja manas anketas un arī riska novērtējumu. Un es varu izveidot pirmo anketu, tad sākt jaunu procesu un nospiest izveidot anketu. Un pat cik man te ir atzīmēt kā fiziska persona, es varu uztaisīt anketa, sākotnēja anketa numur 1. Piemēram, nosaukums manā anketē, tas, ko arī redzēs klients, anketas nosaukums, un izvēlēties konfigurāciju, kas nozīmē to, kuru veidni no iepriekš sagatavotajām es gribētu izmantot klientu izpētē. Tātad es sākšu ar sākotnējas izpētes anketu latviešu valodā, un man ir arī opcija jāpliecina ar parakstu. Ja man šeit patās ir ieliktā opcija, tad klientam beigās prasīs saglabāt PDF formātā šo dokumentu un arī parakstīt un iesniegt kopā ar digitālo anketu. Ja, ja tur ir politiski nozīmīgs personas, vēl kaut kas pēc noklusējuma tas tekstīts stāv, bet ja jums tas nepieciešams, jūs veic kaut kādu iekšējām prasībām, tad jūs varat arī šo neslēgt iekšā. Saglabāšu, un man ir izveidota pirmā anketa, sākotnē anketa numur 1, kurā es varu arī iekšēji piekļūt, nospiest šeit patās uz zaļo podziņu, rediģēšanas, un es varu redzēt pamata informāciju. Es varu redzēt, ka augšā man iedalās 3 daļās - anketas pārvaldība, iesniegtie dokumenti un klienta anketas risku novērtējums. Ja, šeit patās mēs varam redzēt, ka mēs varam mainīt sākotnēju informāciju, apraksts un uzsākt izpēti. Kas ir ļoti svarīgi, ir jāatcerās, ka klientam šī anketa beigās nāks tajā valodā, kas ir norādīta anketu konfigurācijā. Ja es aiziešu vēlreiz atpakaļ uz anketu konfigurāciju un atveršu manas fiziskas personas sākotnējas izpētes anketu, šeit patās darbības. Es
redzu, ka šeit bija izvēlēta interfeisa valoda latviešu. Tas nozīmē to, ka šeit parādīsies tie teksti, plus visi pārējie podziņas un visi pārējie informācija, kas lapā būs interaktīvi pieejams, parādīsies latviešu valodā. Jūs varēsiet arī nomainīt šeit patās angļu valodā. Bet tiklīdz anketa ir izmantota kādā no izpētēm, jūs nevarat tā gluži vien paņemt un pamainīt jau templētu, savu veidni, jo mēs varam redzēt, ka šeit uzreiz parādās, ka tā ir pielietota jau kaut kur. Ja, lai veidot jaunu versiju, jūs jau nevarēsiet ar zilo podziņu nokopēt iepriekšējo versiju un veidot jaunu. Tas ir speciāli taisīts, lai jums saglabātos versiju kontrole, lai es varētu kontrolēt kādiem klientiem, kādas anketas tika sūtītas. Tas viss arī ir sistēmā iebūvēts, un jums nav jāstraucas, ka jūs kaut ko šeit mainīsiet šajā anketā un pārējiem klientiem pazudīs tie ievadītās atbildes. Nē, ja anketa kaut kur ir izmantota, tad konfigurācija attiecīgo nevar mainīt un var tikai nokopēt un turpināt. Bet atgriežoties pie mūsu klientu sarakstā un atverot mūsu personu ar klientu izpētes anketām un atverot to anketu, es varu tad sākt izpēti. Un ko es varu redzēt? Man ir pieejama interaktīva saite, klienta vietne informācijas iesniegšanai. To saiti es varu nokopēt uzreiz vai nu sūtīt uz e-pasta adresi. Tad norādīt kontaktu e-pasta adresi un komentārus, tad klientam atnāks smūgs paziņojums, lūdzu aizpildiet informāciju un arī jūsu komentārs tiks pielikts klāt papildus standarta e-pastam. Ja, tas ir tas, ka jūs gribat automātiski no sistēmas izsūtīt, bet, ja jūs gribat pa taisno paši sūtīt, jūs varat nokopēt šo saiti un ievietot savā e-pastā un tad tālāk šo izmantot. Un es atveršu šo saiti blakus lapā un redzu uzreiz interaktīvo un digitālo veidni, ko redz arī klients, kad viņš saņem šo informāciju. Turklāt šeit uzreiz parādās, ka šī platforma ir paredzēta, kas ir saņem, kas ir informācijas iesniedzējs. Ja jūs gribētu atstāt vēl kādu komentāru, jūs vienmēr varat aiziet uz aprakstu. Sveiki, te mana anketa. Jūs vienmēr varat šo anketu pievienot arī papildus aprakstu, un tad šeit patās tā informācija arī attēlosies, lai klientam dod kaut kāds papildus norādes konkrētam klientam. Un tad mēs varam redzēt, ka šeit ir fiziskās personas sākotnējā anketa, kā es kā fiziskā persona varu saņemt, un šeit ir atbilstoši mūsu konfigurācija izveidotie lauki. Un es varu sākt aizpildīt, testa pēc nolūku, es aizpildīšu Daniels Vladimirovs, personas, ko tas norādīšu, pilsonība, es varu uzvedot Latvija, pastāvīgas dzīves vietas Latvija, es varu noņemt arī jebkurā brīdī to izvēlēto opciju, ja, bet man viņš neļaus saglabāt un turpināt un iesniegt anketu, ja konfigurācija tas ir atzīmēts kā obligāts lauks. Ja. Dzimšanas datums, identifikācijas dokumentu izdevēja PMLP, es vienkārši norādīšu testa pēc identifikācijas dokumenta derīgums, norādīsim 22.05.2026. Identifikācijas dokumenta veids pase, identifikācijas dokumenta izdevēja iestāde Latvija, papildu jautājumi, plānotais pakalpojums man būtu grāmatvedības. Interesēt persona man nav, es darbojos savā labā. Es neesmu politiski nozīmīga nodarbošanās konsultācijas. Turklāt es varu pielikt klāt arī, ja man norādas augšē pateiks kaut kādu vēl failu, kā klients, piemēram, iesniegums kaut kāds, pievienošu failu un no saraksta. Un šeit patās man būs pieejama informācija iesniegšanai. Šo informācijas aizpildīju, es veicu iesniegšanu, varu arī printēt un saglabāt, man tiek parādīts, ka man ir jāiesniedz arī kopija, es varu arī sākumā saglabāt arī PDF formātā, parakstīt un iesniegt šo materiālu, respektīvi saglabāt šo formu, manā datorā parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, vai nu pēc tam izprintējot, parakstot un tad iesniedzot atpakaļ, un tad ielādēt šo failu atpakaļ, parakstīto versiju, parakstīta anketa, saglabāt, man tiek ielādēts arī parakstīta anketa, un es varu iesniegt šo informāciju tālāk uz izvērtēšanu. Paldies, informācija ir iesniegta. Tas
bija tā, ka es biju rīkojis kā klients, bet kā subjekts, skatoties savā daļā, es refrešošu arī atjaunošu lapu, es redzu uzreiz, ka anketa jau mainīja savu statusu uz iesniegta anketa. Tad klients ir iesniedz anketu. Ko es varu uzreiz redzēt? Sadaļā iesniegtie dokumenti, parādās tie klienti iesniegtie dokumenti ar statusu redzams klientam, un šie dokumenti arī parādās kopējā reģistrā, lai nevajadzētu pēc tam skraidīt pa anketām. Ja es redzu, kurš, šajā gadījumā es pats biju aizpildījis, līdz ar to mans vārds parādījies šeit. Ja? Bet sadaļā klientu anketas risku novērtējums notiek visinteresantākais un vissvarīgākais. Atveršu klientu izpētes anketas, un šeit patās es redzu risku detalizāciju, tie ir tie dati, ko iesniedzis klients. Un es varu redzēt, ka šeit blakus katriem tiem mainīgajiem laukiem, kur mums bija definēti riska faktori, automātiski pielasījās risks. Šajā gadījumā Latvija un visi pārējie šitie te punkti, viņi nesatur nekādu risku. Un es iekšēji veicu šo datu pārskatīšanu un pievienoju papildus informāciju no anketas ar konkrētu izvērtēšanu. Vai persona ir iekļauta sarakstā? Nē, jo man pēc sankciju pārbaudam tā nav iekļauta. Negatīva informācija, publiski negatīva informācijas uzrakstīšana nav konstatēta, bet ja es, piemēram, būtu izvēlējis būtiska, tad man uzreiz ielasītos riska faktors 10, ja, kā ir definēts manā konfigurācija. Ja, es varu atstāt konkrēti šobrīd, piemēram, negatīva informācija būtiska, lai iztestētu konfigurāciju un redzēt visu tālāko informāciju, pase, papildus jautājumu, grāmatvedība, atbilst un nerada aizdomas, ieinteresēta persona. Nē, es varu mainīt arī lietotāju iesniegums, ja gadījumā es saskatu kaut ko citu, konsultāciju, identifikācija notika ar drošu parakstu. Ja es mēģināšu pat saglabāt, tad man uzreiz pasaka, ka tas nozīmē, ka lauks ir obligāts. Ja? Tātad riski identificēti. Kaut kāds savs komentārs galā klientam saglabāju, un es redzu, ka man saskaitījās risku faktoru kopsuma 10, jo kaut kur man bija norādīts speciāli manā izpētē, kur būtiskā informācija, tad man norādījis klienta riska līmenis 10, un atbilstoši manai risku konfigurācijai, sākot no 10, tas ir augsts riska līmenis. Tas ir tas, ko es biju uzdevis manā risku konfigurācijā, es varu pārbaudīt, atvert, paskatīties, kur tā pielietota risku konfigurācija, un es varu redzēt, ka augsts riska līmenis sākot no 10 un uz augšu. Ja man būtu no 6 līdz 9, tad man būtu vidējais riska līmenis, un ja būtu līdz 5, tad būtu zemes riska līmenis. Un tādā veidā es varu īstenībā pārvaldīt informāciju, es varu arī noņemt īstenībā šo nav konstatēta, saglabāt, un tad man nomainās faktors 0, zemes riska līmenis, tad klientam nav identificēts nekāds risks. Es redzu informāciju, kad ir uzsākta, kad ir iesniegta, un es varu arī pabeigt šo anketu, tiklīdz es uzskatu, ka viss ir aizpildīts un viss izvērtējums ir paveikts. Es aiziešu uz sadaļu anketas pārvaldība un varu aizvert šo anketu uz pabeigt izpēti. Saglabāt, un tad man anketa ir pabeigta, tagad es nevaru vairāk šeit veikt izmaiņas, ja, un man status arī piemērojas, un es redzu, cikos es pabeidzu šo konkrētu izpēti. Es redzu, ka ienāk daudz jautājumu par to anketas parakstīšanas procesu, ja aizpildu anketa klienta vietā, vai man ir jādara obligāta anketa ar klienta parakstu. Īstenībā pēc konkrēti prasībām un normām anketas parakstam īstenībā ir jābūt dažādos gadījumos, ja ir politiski nozīmīgs personas, vai tur ir vairāk citi faktori izpildās, tad arī ir no klienta jābūt iesniegtai anketai ar parakstu, lai minimizētu visus riskus. Un tas ir atkarīgs no tā, kā jūs konkrēti šo savu darbību specificējat. Jūs varat pildīt to informāciju gan klienta vietu uzreiz pat no šajā klienta anketas risku novērtējumu, vai arī atverot to saiti, ko jūs nosūtat arī klientam. No Ances bija jautājums, ja klientam nav e-parakstas, vai var pievienot ieskanēt anketu ar parakstu. Jā, protams, jūs varat arī paši pievienot un atvert iesniegtie dokumenti un paši pielādēt iekšā anketas informāciju. Nevis klienta vietā arī savā pusē varat ielādēt jebkādu informāciju, piemēram, pielādēt šeit ieskanēta anketa. Klients nosūtīja pa e-pastu un saglabāt. Un šeit parādās anketa. Turklāt, ja jūs negribat izmantot šito automatizēto anketu, jūs vienmēr varat kā iesniegtos dokumentus
pielādēt klāt savu veidni, un tad klientam atverot savu lapu, būs pieejams dokuments, ko viņš var ielādēt un aizpildīt. Nu, izmantot tā veco pieeju, aizpildīt Word dokumentu, jūs varat arī neizmantojot šo anketu. Ir vēl viens jautājums, vai var dabūt aizpildīt anketu PDF formātā un nosūtīt no klienta vienkārši parakstīšanai. Ja šeit šobrīd to aizpildītu anketu jūs varat dabūt aizpildot konkrēti to šajā vietā, pa cik man viņa pabeigta, es atveršu, es varu aizvilkt, uztaisīt jaunu anketu un parādīt to skatu. Piemēram, tagad mēs varam papētīt darījuma izpēti šim klientam. Klientu izpētes anketas, pievienošu jaunu anketu, darījums X, un izvēlēšos darījuma izpētes anketas veidni, saglabāšu, atveršu un kā klients ņemšu atveršu klienta vietā šo saiti, es varu aizpildīt šo veidni, un tad es varu printēt un saglabāt PDF formātā šo anketu, un tad nosūtīt klientam uz parakstīšanu pats. Tas arī ir iespējams. Tādā veidā mēs varam arī uzreiz tur pārdots mājoklis, piemēram, darījuma pieteikšana, norādīt darījuma pieteikšanas laiku un apstākļus. Nu, es varu šeit norādīt kaut kādu datus, es vienkārši norādīšu testi, iesaistītas personas, lai būtu ātrāk papildus informācija, un es varu šo informāciju ielādēt failus un iesniegt uzreiz pa taisno, informācija iesniegta, un tad tālāk strādājot ar šo anketu iesniegto, es varu redzēt to iesniegtu informāciju no klienta puses, un šeit man ir pieslēgts iekšējs lauks, ka es pats jau kā subjekts vērtēju darījuma aizdomīgas pazīmes, piemēram, finanšu sankcijas nav, neviena no personu neatrod sankcijas sarakstos mērķi, būtība un atbilstība, atbilst un nerada aizdomas, un aizdomīgi darījuma pazīmes. Un šeit jau ir no papildus konfigurācijām pieejams arī liela saraksti, ko es varu izmantot vai norādīt uzreiz citu aizdomīgu darījuma pazīme. Piemēram, trūks būtisku darījuma apliecinošu dokumentu, jūs varat pievienot vēl vienu aizdomīgs uzņēmums, un jums tā risks arī kopā skaitīsies un kalkulēsies. Jūs varat pievienot daudz dažādus parametrus, saglabāt, riska kopsumma darījums ir paziņojums, respektīvi jums ir jāpaziņo par šo darījumu regulējušām iestādēm un jāpieņem tālāk darbība attiecību uz klienta izvērtēšanu. Varat vēlreiz parādīt, kur atrodams klientu izpētes anketas risku novērtējums. Meklē pie sevis, nevar atrast. Respektīvi, es te atveru risku konfigurāciju, klientu izpētes anketu risku novērtējums. Klientu sarakstā atverot konkrētu klientu un atverot konkrētu anketu. Ja tad es jums tagad izpētes procesu atverot klientu, man ir jāparslēdzās uz klientu izpētes anketas sadaļu, kur visas klienta anketas, kur šeit patās ir tāda apakšizvēlne no lapām. Atverot šo anketu šeit sākotnējā vai darījums, atversim to sākotnē anketu numur 1, man atkal ir iekš tās anketas vēl iespēja pārslēgties starp lapām iekš anketas. Un es pārslēdzos uz to pēdējo klienta anketas risku novērtējums, kur es redzu visu šo informāciju. Ja, tā kā šeit ir jāatcerās par konkrēti šīm sadaļām. Ok, varbūt, kamēr mēs esam pie anketēšanas un risku novērtēšanas, varbūt vēl ir kādi būtiski jautājumi, ko uzreiz varbūt es neesmu pamanījis un ko es gribētu uzreiz, uz ko es gribētu saņemt kaut kādu atbildi, tad droši rakstiet. Tā. Vai ielādējot savu anketas veidni ir iespējams izveidot automatizēto risku un pēc savu anketu norādīts info? Protams, jūs varat izveidot gan savu anketu, gan arī savu automatizēto riska vērtējumu. Kā tas vēlreiz notiek? Aizējam uz anketu konfigurāciju un atversim, šajā gadījumā mums jau ir pielietotas fiziskās personas sākotnējas izpētes anketa un darījuma anketa šeit. Es nevaru to mainīt, jo tā jau ir pielietota, bet es varu uztaisīt kopiju un to mainīt. Bet paņemsim to, kas jau brīva fiziskās personas padziļināts izpētes anketa. Es varu atvert to sagatavotu anketu un pateikt, ka, piemēram, es gribu, lai man vispār pirmkārt nebūtu šīs darbības apraksts pieejams, es gribu dzēst to jautājumu, es gribu atvert šo jautājumu, pateikt, ka tā, piemēram, atbilde nav obligāta, un tagad es gribētu, ka atbild uz labklājības ienākuma avots man tiek lasīts no riska faktora labklājības ienākuma atbilstība deklarētajai darbībai. Tātad labklājības ienākuma atbilstība deklarētajai darbībai. Tas ir tas riska faktors. Man ir jāaiziet uz riska konfigurāciju
un jāatver tā fiziskās personas padziļināts izpētes konfigurācija. Un šeit es varu redzēt to labklājības, tūlītās es atradīšu, kur man tas punkts arī parādās. Kur ir pēdējais punkts labklājības ienākuma atbilstība deklarētai darbība, un kur te ir definēts tas atbilžu varianti klientam. Un katram atbildēji ir piemērotas vērtības. Un es varu atvērt šo vērtību un pateikt, ka es gribu noteikt citu riska pakāpes. Šeit patās atbildēm, ja neatbilst, būs 20, kur man mainījās. Turklāt es varu pievienot šeit patās vēl vienu kaut kādu faktoru, piemēram, riska, mans jautājums, mans personīgs, mans papildus izvērtējums, piemēram, papildus izvērtējums, un pievienot opciju atbildi 1, ar vērtību, tur klients, piemēram, būs 0, un ja klients atbild 2, izvēlas atbildi 2, tad būs piemērota vērtība, piemēram, 50. Izveidot riska faktoru, tad kur man parādās, un tagad es varu šo riska faktoru izmantot iekš manas anketu konfigurācijas, aiziešu uz anketu konfigurāciju, padziļināts izpētes anketā, un gribēšu pašā sākumā klientam pievienot jaunu jautājumu, mans jautājums, nosaukšu viņu, un uztaisīšu, ka tā ir obligāta atbilde, to aizpilda gan klients, ne tikai subjekts, bet arī klients, un izvēlēšos, kur mans papildu izvērtējums no saraksta, ko es tikko esmu pievienojis. Izveidot jautājumu, super, man tagad ir papildus jautājums gatavs manā anketā. Es viņu izveidoju, kā kur tepat tās pēdējā nav. Tā, nē, viņš ir parādījies tūlītās. Jā, kur mans jautājums. Es varu pamainīt arī vietām to jautājumu, piemēram, pacelt viņu uz pašu augšiņu. Mans jautājums, mans papildu izvērtējums. Un tagad es varu aiziet uz klientu sarakstu. Man viss ir šeit automātiski tiek saglabāts. Aiziešu uz klientu sarakstu, aiziešu uz manu fizisku personu, kurus tur pētīju, un pievienošu vēl padziļināto izpēti. Tad papildus izpēti. Papildus anketa klientam. Anketa numur 2. Padziļināts izpētes jāapliecina ar parakstu, un kur man izveidota, un tagad es varu šo opciju īsnībā atvert šo saiti, es nokupēšu saiti, atveršu blakus lapā, un es varu redzēt, parādās tas mans jautājums, ko es biju pats izveidojis, un ar tām 2 atbildēm. Un tā pirmā atbilde ar vērtību būs 0, jo es biju definējis riska faktoru 0, un atbilde 2 būs ar vērtību 2. Bet es kā klients neredzu tas riska vērtējumu, to es redzēšu, ja es atveršu uzreiz kā subjekts sadaļu, klienta riska novērtējums, mans jautājums, atbilde 1 ir 0, atbilde 2 ir 50 vērtība. Jā, tā kā mēs bijām to definējuši. Līdz ar to, izmantot šo konstruktoru, jūs varat uzbūvēt jebkāda veida anketu, jā, gan pasakot, ka tur dublicētos, tāpatās kā šeit, jūs varat tur interesēts personas vairākas pievienot, ja mums ir tur sagatavots arī iekš sekcijas dublicēšana, vai arī piemērot dažādu veidu nosacījumus, kā tad uzdot jautājumus un kurš atbild uz tiem jautājumiem. Tā. Ir vēl jautājums no Ilonas, ja klients no konta mēneša laika izņem no bankas kontā vairāk kā 10 000 eiro, kuras to uzrādu anketā, kur parādās izvērtējums ziņot, neziņot. Tas jau konkrēti pie anketas detalizācijas, ja paskatīties pie darījuma izpētes anketas, tad tur var norādīt klientam, jūs varat pievienot, ja jums kaut kāds specifiski, jūs varat darījuma pieteikšanu, iesēt darījuma status, papildus informācija, jā, jūs varat pievienot sākumā arī konkrētu aprakstu lūdzu šajā laukā, piemēram, norādīt lūdzu konkrētajā laukā apraksts, norādīt paskaidrojumu. Jā, jūs varat papildus ziņojumu pieslēgt, lai dotu norādes lietotājiem izmantot konkrētu datu lauku aizpildīšanai. Jā, tas ir visiespējams, ja jums nepieciešams kādu lauku papildus pielikt, jūs varat aiziet uz konfigurāciju un to arī pielikt. Kad un cik reizes jāatjauno anketas, papildus anketas sākotnēji dati tiek saglabāti. Visās anketās dati automātiski saglabāti, tik līdz klients to ir iesniedzis vai jūs veikuši kādu izmaiņu. Anketas mēs paši, mūsu sagatavas atjaunojam, tik līdz ir kaut kāds izmaiņas vai papildus uzlabojumi nepieciešami, mēs to arī veicam, bet pamatā jums tās anketas ir jāsagatavo atbilstoši jūsu metodiskajiem materiāliem, un atkal metodiskos materiālus jūs paņem šeit patās pie dokumentu paraugiem.
gan arī visa šī tāda metodika, sankciju pārvaldīšana, fizisko personu datu uzraudzība, NILTPFN un visas citas lietas pielāgot sev, uztaisīt arī pašrisku vērtējumu, izmantojot to paraugu NILTPF pašrisku novērtējums. Un tad sagatavot anketas jūsu prasībām. Īstenībā tas jāpaskata, vēlams vismaz reizes gadā pārskatīt, vai kaut kas nav mainījies, vai kaut kas nav jāpievieno klāt. Tas nav tā kā katru dienu jāpapildina, jums jau ļoti labs anketēšanas veidne, tad jūs varat paši to sataisīt, salikt un tad izmantot, vai nu izmantot mūsu noklusējuma veidnes. Tad īstenībā tas ir tas, ko es gribēju lielākoties arī izstāstīt par tām anketām, jo tas konkrēti jaunums ir tieši tajā plašā ankešu un risku konfigurācijās, kas īstenībā padara šo risinājumu par ļoti jaudīgu no tā viedokļa. Jūs varat kādu anketu padarīt par digitālu, un tad uzreiz skaitīt visus riskus un redzēt iekš klienta kartītes visu informāciju. Kurā brīdī jūs varat arī veikt izmaiņas pašās veidnēs un tad jaunākas versijas piemērot saviem klientiem. Tā kā šis ir tas, ko šobrīd NIL no janvāra sākuma piedāvā visiem jau esošiem klientiem un jauniem klientiem. Un izdrukāt anketu jūs varat arī atvert, mēs pievienosim drīzumā pavisam jaunu pogu pašā lietotāja pusē, bet jūs varat šobrīd, lai būtu atsevišķa printēšanas poga, mēs to noteikti jau pievienosim, jo daži lietotāji jau par to ziņojuši. Šeit būs pievienot klienta anketas riska novērtējuma, beigās būtu arī tāpatās kā klienta pusē printēšanas poga. Šobrīd jūs varat labot taustiņu, nospiest print, un jums tā visa informācija tiks arī sagatavota printēšanai, visa tā anketa, bet mēs vēl uztaisim atsevišķu podziņu speciāli, lai būtu ērtāk un pārskatām. Simon jautā, kā var uzstādīt termiņu anketām, cik bieži viņas jāatjauno. Mums šī funkcionalitāte nāk jaunajā laidienā, mums, respektīvi, uz nākamā mēneša sākumu un februāra sākumu, februāra beigās ir plānots vēl viens papildinājums, kas ietvers vēl citas papildus jaunas funkcijas, respektīvi, ja jūs arī šobrīd sāksiet izmantot, kur arī būs iespēja norādīt anketas biežumu, pašās anketu konfigurācijas uzstādījumos būs iespējams norādīt anketas biežumu, un par to arī būs arī atsevišķa notifikācijas sadaļa, kur nāks informācija ar paziņojumiem par nepieciešamību veikt papildus izpēti. Tas būs mēneša sākumā, mēneša beigās februārī pieejams visiem klientiem, kas ir iekļauts jau kā nākamais solis funkcionalitātes attīstībā. Tas, kas svarīgi, mēs, kā jūs arī redzat, tie, kas izmanto visu laiku papildinam un abonēšanas laikā visiem lietotājiem bezmaksas nodrošinam visus papildinājumus un uzlabojumus sistēmā. Tas arī būs iekļauts nākamajā laidienā pavisam drīz. Jūs varat neprintēt, ir jautājums par to, vai ir nepieciešams printēt anketas vai visu glabāt šeit sistēmā. Īstenībā jūs varat neprintēt tās anketas, ja jums ir konkrēti metodiskajos materiālos un paraugos atrunāts, ka jūs visu to izpēti veicat digitāli, jebkurā brīdī nekur tā informācija nepazudīs, jebkurā brīdī jūs varat ienākt un izprintēt, ja gadījumā kādam jāparāda, vai ir atvert sistēmu un parādīt, ka jums tā izpēti ir paveikta un klienta kartītes visa informācija ir saglabāta. Tā kā dubulta nav jāveic, izņemot, ja nav jāparaksta šie dokumenti ar drošu elektronisko parakstu un jāsaglabā atpakaļ, vai arī vienkārši jāparaksta. Jums nav īstenībā, nav parakstu saistīts, šī informācija kaut kādā veidā jādabū ārā no NIL sistēmas. Ir vēl no Ilonas jautājums, ja līgums ar klientu tiek pārtraukts, kas notiek vai kur pārvietot šī klienta datus anketas? Ļoti labs jautājums, paldies Ilona, tad es atgriežos uz klienta sarakstu, tad man ir šeit pieejams viss klientu saraksts, tiklīdz man ir pārtraukts ar klientu, es varu viņu arhivēt. Šī poga, tā kastīte, tā nav dzēšanas poga, tā ir arhivēšanas poga, es varu nospiest arhivēt, un viņš piedāvā arhivēt klientu, un tad tas klients aiziet uz sadaļu arhivētie klienti. Un šeit, jebkurā brīdī es varu to atjaunot, bet tā informācija par klientu ir pieejama, lai pēc tam vajadzētu pārskatīt. Un gadījumi, ja tā bija kaut kāds kļūdains klients, es jau viņu varu arī dzēst no arhīva, bet tad ir neatgriezniskā dzēšana no arhīva. Tā kā šis arī ir paredzēts sistēmā, ka jums klienti
pārtraucat sadarbību, tad jums vairāk nav nepieciešams šeit veikt kaut kāds dzēšana manuāli, visu var nospiest un visi klienti kartīti aizies uz arhīvu. Tā, ok. Es paturpināšu tagad ar prezentāciju. Šis bija tāds liels bloks ar skatu par funkcijām, kas ir pieejamas. Ja? Un tas nav, mēs neesam apskatījuši pilnīgi visu, jo bija vairāki ļoti sīki, ja daži detalizēti uzlabojumi. Paturpinot konkrēti ar prezentāciju, man īstenībā būs tāds apkopojums, ja par šo mēs bijām izrunājuši. Ļoti svarīgi vēlreiz, kā sistēma, visi tie metodiskie materiāli, gan dokumentu paraugi, un, kas svarīgi, arī subjekta apmācības. Ja? Tad mēs atkal, NILN.LV ir pilns IKS komplekts vienu vietu, ka jums ir visi tie 5 moduļi, gan sankciju monitorings, interaktīvas anketas, risku novērtējums, un tad metodiskie materiāli un apmācības. 5 bloki ir pieejami sistēmā, un apmācības arī ir iešūtas iekš metodiskiem materiāliem. Jūs varat aiziet uz sadaļu subjekta apmācības. Un šeit patās ir saraksts ar video apmācībām, lekciju, prezentāciju saitēm, un jūs varat video ierakstu saiti dabūt un noskatīties konkrētu konsultantu un lektoru apmācības, un dabūt arī apliecinājumu certifikātu. Piemēram, es atrašu ģenerēšu certifikātu, man ielādēs certifikāts, viņš ir pieejams uzreiz, viņš ģenerēs unikālā numuru, ja, un šeit patās, kā es biju izgājis konkrēti šo konkrētu apmācību. Tie certifikāti arī tiek ģenerēti, jūs varat gan dabūt certifikātu, gan arī apskatīt papildus mācības. Tā. Un droši vien ir vēl viens jautājums, vai pareizi saprotu soli pa solim, izvērtējam pašu risku, pielāgojam sev metodikas, konfigurējam riskus un anketas, klients aizpilda, viss saglabāja sistēmu, likuma prasības izpildīts. Nu, ir bišķietiņi jāpamaina vietām, ka sākumā jūs pielāgot metodikas, tad pašu risku izvērtējat, tad veicat visu to konfigurāciju, veicat arī risku konfigurāciju, anketu konfigurāciju, pieprasat informāciju, sekot līdzi sankcijām, ja, un veicat to atkārtoti. Ja. Drīzumā sistēma arī būs tie automātiski paziņojumi par atkārtotu anketēšanu, bet jums arī jāveic atkārtot anketēšanu un darījumu pārbaudes saviem klientiem. Ja. Tas ir tas, vispārīgi lielos blokos runāja par iekšējas kontrolas sistēmu uzturēšanu. Jā, komentārs es redzu, ka varētu grupēt. Šobrīd tas arī tas mums ir saraksts, droši vien mēs drīzumā arī publicēsim, kas būs atbalsta centrā, būs pieejama informācija, kas būs jaunajā laidienā, lai jūs arī zinātu, kas jums sagaida izmaiņas. Tostarp arī es redzu komentāru, ka vajadzētu grupēt klientus. Jā, tieši tā nolūka ir izveidot arī papildus lauki, un jūs varēsiet arī šeit patās veikt arī detalizētāku sortēšanu. Ne tikai meklēt pēc konkrētām pazīmēm, jā, bet arī grupēt pa kolonam un pievienot šajā skatā papildus kolonas attēlošanai. Tas viss arī ir paredzēts, un mēs pie tā arī strādājam. Tā, ok. Par anketām parunājām, un tad ir svarīgi pieminēt par abonēšanu un darbu uzsākšanu NILN.LV. Un kas tad notiek, kas jau šobrīd izmanto NILN.LV, tad, kā es jau teicu, sistēma paredzēta gan likuma subjektiem, kas ikdiena veic anketēšanu, gan arī vienkārši tiem, kas primāri veic sankciju pārbaudes. Ja, mums ir daļa no lietotājiem, kas tikai un vienīgi izmanto sankciju pārvaldības, sankciju monitoringa moduli, jo nav nepieciešams veikt kaut kādu klientu papildus anketēšanu, bet jūs varat veikt un neizmantot pilnīgi visu, tas nav svarīgi, neizmantojot anketas, jūs varat vienkārši glabāt dokumentus par klientiem un veikt sankciju monitoringu. Ja? Un pārsvarā tie ir tie mūsu transporta loģistikas uzņēmumi, kas ikdienā izmanto, un vairums no likuma subjektiem pielieto jau pilnībā gan metodiskos materiālus, gan anketas, gan sankciju pārbaudes. Kas ir svarīgi, ja mēs runājam par ārpakalpojumu grāmatvežiem, tad visas tās metodikas arī pilnībā derīgas, lai izmantotu priekš ārpakalpojumu grāmatvedības licencēšanas valsts ieņēmumu dienestā. Ja? Tad tas metodikas jau ir tikušas pielietotas vairāk kārt saņemot licenci, un mēs arī visu laiku pēc izmaiņām papildinām visus tos metodiskos materiālus, tie ir derīgi ikdienas iekšējās kontrolas sistēmas. Kā mums notiek tas abonēšanas process?
Mums abonēšanas process notiek, ka mēs visiem lietotājiem sniedzam iespēju izmantot gada abonementu. Jā, tad jūs varat reģistrēties, izmantojot šo saiti. Tā saite arī pieejama arī NILN.LV sākumlapā. Un mūsu cena šobrīd uz gada abonēšanu noteikti ar izdevīgo cenu. Tātad šodien un rītdien ir iespējams izmantot izdevīgo cenu un pieteikt abonementu uz 12 mēnešiem jeb gadu par cenu 325 € plus PVN. Parastā cena, ņemot vērā to jauno versiju un jauno gadu, mums ir noteikti 495 € plus PVN uz gadu par vienu lietotāju, bet šobrīd mums ir īpašs cenu nosacījums līdz 12. datumam, bet ar izņēmumu gadījumu, ja jūs vēlaties saskaņot savu vadību vai jums nepieciešams vēl kaut kāds apdomāšanas periods, jūs varat šo iespēju un šo cenu paturēt līdz 15. datumam, ieskaitot līdz 15. janvārim šogad. Un tad, kad jūs sūtīsiet, mums mainīsies tā cena pēc 12. datuma, kad jūs sūtīsiet, jūs arī uzrakstiet arī atsauci uz info@bkgrupa.lv e-pastu, lai mēs zinātu, ka jūs piedalieties šajā seminārā un jūs vēlaties iegādāties abonementu par īpaši noteiktu izdevīgu cenu. Un kas ir iekļauts? Iekļauts pilnībā viss, jauna versija, bezmaksas papildinājumi visa abonēšanas periodā uz gadu. Ja jūs gribat pieslēgt vairākus lietotājus, jūs vienam profilam varat pieslēgt arī vienlaicīgi vairākus lietotājus, lai strādātu. Un tas, kas ir iekļauts pilnīgi viss. Jā, mēs nedalām pēc kaut kādiem tur specifiskiem lietotājiem, gan visi tie 5 moduļi, kā es teicu, interaktīvas anketas, automatizēts novērtējums, sankciju monitorings, visi metodiskie materiāli un paraugi un arī subjekta apmācību certifikācija. Tas bloks pilnīgi pieejams visiem klientiem. Un tad ir pieejams arī tas pats mazās sīkas funkcionalitātes, gan datu ielāde no uzņēmuma reģistra, gan konfigurācijas jau gatavas latviešu un angļu valodā, gan tas ierobežojums ir paredzēts, jūs varat izmantot sistēmu pēc noklusējuma līdz 500 klientiem un 500 gigabaitiem failu apjomu. Un, ja jums ir nepieciešams papildināt, tad jūs varat sazināties ar mums, lai noskaidrotu, kāds tad ir nosacījums klientu skaita papildināšana vai dokumentu reģistra apjoma papildināšana. Vairāk dokumentu, vairāk klientu, tas viss ir runājums un iespējams jums ir nepieciešams izmantot kontaktus, lai sazināties ar mums. Un visiem klientiem tiek nodrošināta palīdzība, ja gadījumā rodas kaut kādas problēmas, tad jūs varat izmantot mūsu atbalsta centru, kur arī pieteikt problēmu, un tas arī pieejams mūsu lietotājiem arī šeit patās palīdzības sadaļā, gan kontakti, gan atbalsta centrs, atrot, kuru jūs varat uzreiz arī sazināties ar mums, aizpildīt kaut kādu pieteikumu, jums rodas problēma pievienot ekrānu uzņēmums, un mēs arī jums no šīs atbalsta sistēmas arī sazināsimies, lai palīdzētu jums izmantot sistēmu un sāktu pielietot to pilnvērtīgi. Jā, tas, kā es redzēju, čatā bija ieliktas arī saites uz pieteikums abonementu. Jūs varat izmantot gan to saiti, gan jūs varat izmantot saiti NILN reģistrēties, bet es jums iesaku, ja jums vēl ir kaut kādas šaubas un jūs gribētu paši papētīt, kā tad izmantot un kā tas reāli strādā, vienmēr ir iespējams pieteikt arī demo piekļuvi. Ja, un ja mēs atgriezīsimies uz NILN.LV sākumu lapu, kurus varat atvērt, jūs šeit patās uzreiz mūsu pat sākumu lapā redzēsiet opciju pieteikt demo kontu un reģistrēties. Ja, jūs varat pieteikties demonstrācijai, un tad jums tiks sagatavota īpašā piekļuva, kur jūs varēsiet ielogoties un mierīgi dienas garumā patestēt, paskatīties, kā strādā sistēma, paklikšķināt, izdarīt visas tās pašas funkcijas. Ja, izņemot, jums varbūt nebūs pieejamiem un nobloķēt iespēja leju pielādēt metodiskos materiālus, jo tas ir sastāvdaļa abonēšanas abonentiem. Bet pilna funkcionalitāte būs arī pieejama, lai es varētu izmantot demo kontu. Vai uzreiz pat taisno reģistrēt. Šīs divas formas, ko es varu aizpildīt un redzēt, lai uzsāktu darbu. Es redzu arī komentāru, tagad Modris raksta, ka paldies par materiālu, metodikas ir ok, kā reiz pirms 2 dienām saņemam licenci. Man ir prieks, paldies. Tad es novēlu arī veiksmi un arī cerēsim, ka pārējie arī tikpat veiksmīgi turpinās un veiks grāmatvedības ārpakalpojumu grāmatvedības licencēšanu, jo
kā pēc mūsu viena semināra datiem uz decembra sākumu bija reģistrēta ap 800 no 5000. Jā, tad, tas ir aptuvenie skaiti. Ja es neatceros no galvas konkrētus precīzus skaitļus, bet mazāka daļa tikai ir vēl no visiem ārpakalpojumu grāmatvedības sniedzējiem ir pieteikušies un veikuši licencēšanu. Neatliekam šos pēdējo brīdi, izmantojam iespēju un izdevīgu cenu, lai dabūtu visas metodiskos materiālus un sāktu kārtot šos procesus laicīgi. Ir arī jautājums no Irinas, tad mēs droši vien pāriesim pie sadaļas ar jautājumiem. Jā, tad tā prezentācija arī būs pilnībā visām saitēm pieejama jums. Es redzu, vai jums bija iesniegta pēdējā metodika pēc 08.11.2022 saīsinātā. Es redzu, droši vien tas kaut kāda jau lietotājiem prasa, bet mūsu sistēma arī ar 8. novembrā jaunumiem ir pieejami metodiskie materiāli izmaiņām, kas skārtu sankciju regulējumu. Ir Zinaidis jautājums, esmu novada pašvaldības kapitāla sabiedrībā, SIA doktorāts vai pakļaujos pārbaudēm. Es tik precīzi uzreiz jums atbildēt nevarēšu, tas atkarīgs no jūsu pakalpojumu darbības sfēras. Ja jums ir vēlme noskaidrot ļoti īpašu un specificēto sevis pielāgot jautājumu, jūs droši varat uzrakstīt uz info@bk.lv, un mēs jums sniegsim arī palīdzību jūsu konkrētajā gadījumā. Aigas jautājums ir, kas notiks, ja pēc gada neturpinās abonēt vai esošas anketas būs pieejamas. Ja jums vairāk nav vēlmes izmantot mūsu piedāvāto risinājumu, tad jūs vienmēr varat pieteikt un pārtraukt izmantot šo risinājumu un pieprasīt visu datu arhivēšanu sev, tā kā tehniskā formātā mēs to dabūsim, un arī mums, kā es jau teicu, tā visu papildus jaunā funkcionalitāte nāk, jūs jau šobrīd daļai varat sagatavot un eksportēt visu informāciju, bet mēs papildus vēl lietotājiem palīdzam nodrošināt. Līdz šim vēl nav bijis tas gadījums, ka kāds pārtrauc no visiem tiem vairam lietotājiem pārtrauc pakalpojumu, bet ja jums ir vēlme, jūs vienmēr varēsiet dabūt to visu informāciju, un mēs arī to sniegsim jums arī distances līgumā, tas ir atrunāts, tā kā par to nav nekādu šaubu, un pilna informācija ir dabūjama ārā no sistēmas. Tā, ir arī jautājums no Jelenas, runājot par konfidencialitātes ievērošanu, kur glabājas visi ielādējumie dati. Mūsu serveri atrodas Eiropas Savienība Frankfurtas datu centrā. Mūsu serveros ir nodrošinātas visas nepieciešamas prasības uz datu aizsardzību un dokumentu aizsardzību tādā līmenī. Mēs uzglabājam arī, jūs varat ielādēt jebkādu veidu dokumentus, tostarp arī pasas kopijas, citu informāciju, un mēs nodrošinām datu šifrēšanu visiem failiem. Mums ir atrunāts iekšējas procedūras to, kā mēs strādājam ar produkcijas vidi, kur iekļauta visa informācija, un praktiski tikai jums ir piekļuva pie jūsu datiem, un arī ļoti atlasītam cilvēku skaitam, kas uztur kritisko infrastruktūru, kas tiešām pārvalda to, lai serveris darbotos un strādātu, bet viņi arī redz tikai un vienīgi šifrēto informāciju, šifrētos failus. Līdz ar to tā ielādējuma informācija ir aizsargāta no visām nesankcionētām piekļuvēm. Tā ir, un vēl papildinot, jūs vienmēr varat uzzināt vairāk, mums detalizēti viss ir atrunāts arī gan lietošanas noteikumos, gan distances līgumā. Tas distances līgums un lietošanas noteikumi ir atrodami arī mūsu sākuma lapā. Ja? Silvata Būts jautā, man interesēja vēl atbildi par personas kodiem un fiziskas personas identifikāciju sankciju sarakstos. Tad meklēšana sankciju sarakstos notiek pēc sakritībām un pēc sakritībām, kas ir atrastas tieši vārdu virknēs. Ja? Tas ir speciāli atstāts, lai neierobežotu ar iespēju, ka kāds lietotājs pēkšņi norādīs kaut kādu personas kodu vai vēl kaut kādus datus, un tad palaidīs garām to sakritību, kas varētu būt. Jo nevienmēr un pilnvērtīgi sankciju sarakstos ir iekļauta visa identificējošā informācija. Un dažkārt tie personas kodi un reģistrācijas numuri norādīti dažādos veidos. Un, lai minimizētu to sakritību neatrašanos gadījumus, tad mēs meklējam konkrēti pēc nosaukuma sankciju sarakstos, pēc tā ievadīt teksta virknes. Tā kā par to nav jāstraucās.
Ir jautājums no Ingas, no kura datuma ir iepriekšējā NLTPVN metodikas redakcija. Es tūlīt tās, varu parādīt arī uzreiz sistēmā. Šī sistēma ir pieejama tā. Es atveršu iekšēs mūsu sākuma lapu, tā ienākšu sistēma atkal, kur es esmu NIL demo kontā turpināt un atveršu dokumentu paraugus. Un redzu šeit, ka tā NIL metodika tieši ir no 8. novembra grozījumiem, tā kā iekļaujot visas tās nepieciešamās izmaiņas, kas bija paveikts. Proti, šeit arī kaut kāds minimālās drukas kļūdas arī pakāpeniski tiek lādēts un labots, bet konceptuāli metodikas ir, plus, kā es teicu, es ielādēju iepriekš šo dokumentu, un katrā dokumentā mums arī ir pieejama informācija, tās arī parādīšu, lai jūs arī redzētu, un uztaisīšu pieprasījums, lai būtu lielāks ekrāns, tad ļoti svarīgi ir tas saturs, un šeit ir aprakstītas versiju izmaiņu saraksts, kas tiešām ir mainījies, lai jūs varētu redzēt izmaiņu sarakstā piemērotas izmaiņas un sekot līdzi un mainīt savās metodikās visu nepieciešamo informāciju. Ja, tā kā tas arī ir atsakots. Turklāt, vēl ļoti svarīgi, kamēr mēs runājam vēl par metodikām, svarīgs punkts, saglabājot un pielāgojot savu to metodiku, jūs pēc tam varat šo metodiku kā fināli ielādēt sadaļā mani dokumenti. Tas arī īstenībā jauna funkcija, kas parādīsies, un mana dokumentu sadaļā jūs varat izveidot savu kategoriju, piemēram, manas metodikas jau paši, un ielādēt savu, atvert šo, izveidot apakškategorijas, piemēram, NILM, pievienot kategoriju, aprakstu, piemēram, finalizēta metodika. Un es varu pievienot dokumentāciju vai nu saiti, vai nu failu ielādēt ar manu finālā dokumentu. Piemēram, izvēlēšos failu un nosaukumu arī šo pašu atstāšu, aktualizāciju, pievienot dokumentu, un tad es varu pats veidot savu reģistru ar aktuāliem uzņēmumu pieņemtajām metodikām, lai vienu vietu arī uzglabātu jūsu iekšējo dokumentāciju. Tā, ir vēl jautājums no Ingas iepriekšējā pirms 8. novembra, tas ir no kura datuma bija spēkā tā metodika, kura kļūst neaktuāla ar, es varbūt tik precīzi uzreiz jums pateikt nemācēšu, varbūt, ja Tomas šeit patās piedalās, vai būtu iespējams arī uzrakstīt, kur ir arī komentārs metodika no 25. septembra, tā metodika ir pieejama līdz 7. novembrim. Paldies par precizējušu informāciju. Arī Simona rakstā metodikas labas, ir kompakta informācija. Paldies. Lūdzu gan. Mēs priecājamies, ka tas nodara un tad var izmantot ikdienā, gatavojot. Inga arī raksta paldies. Jā, atbilde ir saņemta. Jā, nu tad ar šo es redzu, ka jautājumu ir ļoti daudz. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, droši rakstiet. Es atgādināšu tiklīdz, ka jums ir iespēja tad abonementu pieteikt ar izdevīgu cenu. Jāpadomā maksimāli līdz 15. janvārim. Ja jūs līdz rītdienai neizdomāsiet, tad jums ir iespēja pēc tam atsaukties uz šodienas semināru un saņemt to īpašu cenu. Īpašā cena ir šobrīd izdevīga, nu tad sanāk 170 eiro atlaid uz gadu, kas ir diezgan liels ietaupījums un iekļauts pilnīgi visu un visi tie turpmākie uzlabojumi šī gada ietvaros. Un izmantojam saiti, vai kas minēt čatā, vai kas NIL reģistrēties, lai pieteiktu savu abonēšanas, vai reģistrētos NIL un pieteiktu abonēšanu, un tad arī jums tālāk tiek norādīti visi tie soļi, kā tad dabūt to piekļuvi pie profila. Paldies liels! Abonements beidzās. Jā, man abonements beidzās. Uzrakstiet Inga uz info@bkgrupa.lv un tad jums palīdzēs arī
ar saņemto cenu, lai varētu paturpināt, ja gadījumā jums kaut kas ir beidzies. Paldies un lai veiksmīgi!